Nu, sveiciens, vēl viens video. Un šodien atkal mums TC377 Sony magnetofons, un šis ir tas, par ko es runāju iepriekšējā video. Manējais ejošais, kurš ir diezgan labā stāvoklī, un runājot par viņa stāvokli, kas man vienkārši nepatīk, ka tas bija priekšējais panelis. Es minēju iepriekšējā video, ka tur ir skrāpējums, bet tur īstenībā nebija skrāpējums, tur vairāk bija tāds ielocījums, kaut kas izskatījās man krita tur virsū un sataisīja tādu, dentu. Un man nepatika, kad uzliec polis, tad viņu varēja redzēt, viņš bija šeit, un tā viņš izskatījās. Ja, tas ir tas panelis, ko es nomainīju uz šo. Un tagad, manuprāt, šīs izskatās diezgan skaisti. Protams, viņš nav perfekts. Arī mans iepriekšējais nebija ļoti perfekts, bet salīdzinājumā diezgan labs. Un tāpēc es nolēmu apmainīt vietām tos paneļus. Un arī sataisīt to magnetofonu, kuru es dabūju no Čarici, bet tur tas ilgs projekts. Īstenībā es esmu jau pasūtījis siksnas, un būs jāmaina siksnas abiem, gan šīm, gan tām iepriekšējām. Tām vairāk darba īstenībā, bet šis ir ejošais. Un tāpēc es viņu arī filmēju, tāpēc gribu arī jums parādīt. Un šodien mēs iztestēsim arī ierakstīšanas funkcijas un kā viņš atskaņo un tā tālāk. Jā, kā jau minēju, šis ir 3 galvu Sony magnetofons, tad respektīvi pirmā galva ir dzēšanas, otrā ir ierakstīšanas un trešā ir atskaņošanas. Un tur es arī parādīšu jums tās galvas. Tad šeit ir dzēšanas, šeit ierakstīšanas un šī ir atskaņošanas galva. Viņam 3 ātrumi, un es vienmēr rakstu uz ātrāka, kas ir 19 cm. Un tas vislabāko kvalitāti dot ierakstot. Un manas ierakstītas visas, tās poles lentas ir uz 19, bet es esmu iegādājies ļoti daudz lenču jau, izmantotu un vecu, kā piemēram šīs BASF, ja. Un dažas viņas ir ierakstītas uz vidēja ātrumu, jeb 9,5, un dažām ir vispār 4,8. Bet 4,8 tika izmantots vairāk vai mazāk, lai ieliktu vairāk materiāla, mūzikas vai runas iekšā vienā spolē, jo savādāk viņas ir ļoti dārgas, viņa arī bija ļoti dārgas iepriekš, vai arī pat uz 2 kanāliem bija gan kreisais, kreisajā kanālā rakstīja kaut ko vienu, un labajā kanālā rakstīja kaut ko citu. Un tev ir 2 puses, tā kā tev īstenībā daudz ko var ierakstīt iekšā, bet tas, protams, būs mono. Un es ierakstu stereo, lai ir skaista skaņa, tā patīkama skaņa. Un šai spolei, kas šobrīd stāv šeit, es nezinu, man liekas, viņai kaut kādi 60 gadi iespējams. Varu kļūdīties, bet man izskatās, ka viņas ir ļoti vecas. Un es ierakstīju šeit no YouTube Library bezmaksas mūziku, ko var izmantot, ko YouTube ļauj izmantot. Un es arī jums atskaņošu viņu. Piemēram, patīsim mazliet atpakaļ. Paskatīsimies, kas tur ir. Redz, skaitīties arī strādā, bet viņš nepārāk labs īstenībā. Tur ir jau tā siksna, viņa ir riktīgi izstiepusies un izkaltusi, un tas jāmaina. Citreiz viņš neieslēdzas iekšā. Bet pa lielam viņš darbojas ļoti, ļoti, ļoti labi. Un skan arī ļoti labi. Es, protams, iepūtu visu, ko varēju iepūst iekšā, lai iztīrītu visas šīs krucilkas, kas šeit ir. Ja? Tas ir skaļums ierakstīšanai un tas skaļums mikrofonam. Labi, es mikrofonu neizmantoju, bet tāpat es visur iepūtu. Arī iepūtu kontaktklīneri arī visos šajos slēdžos, ja? Lai nav visādi trokšķi. Un iepūtu šeit no sāna. Viņiem ir skaļumas, skaļuma grozamais, kas iedod drusku varbūt stiprāku to signālu tieši uz jūsu pastiprinātāju. Bet es esmu pamanījis, ka viņš vienalga kaut kādu troksnīti izdod, bet tas ir ok. Tur var patīrīt un viņš būs ok. Tātad, slēdzam iekšā un klausamies, kas tur ir mums. Tā, es paņemšu mikrofonu mazliet tuvāk tumbām.
Tā, nu, laikam šī nebūs tā pati labākā, nu, teiksim, tā dziesma, jeb treks, ja patīsim kaut ko varbūt uz priekšu un paklausīsimies, kas tur tik ierakstīts. Es saku, šīs viss ir no YouTube Library un visas ir bez maksas un cerams, ka nu, tā viņš skan īstenībā ar visiem kaut kādiem maziem trokšņīšiem varbūt. Nu, es vairāk dzirdu to, ka tas austiņās klausos, uz stumbām tā diezgan nevar dzirdēt. Ko es tagad izdarīšu? Es tagad attīšu šo spoli un uzlikšu jums to spoli, ne to spoli, bet šo spoli. Es uzlikšu šo spoli. Varbūt kāds atcerās vienā no video, es viņu parādīju un pateicu, ka tas būs kāda no nākamajiem video, kur es parādīšu šo lentu, ja, kas īstenībā ir ražota pēc 2020. gadā. Respektīvi, šī ir jauna spole, mūsdienu ražota Made in France, un ražoja viņu RTM. Šeit ir rakstīts RTM Industries. Es, kad meklēju informāciju par šo, tad, cik es daudz noprotu no interneta, tad RTM izmanto BASF formulu, lai ražotu lentas. Tā kā kvalitātei jābūt tādai pašai kā BASF. Nezinu, vai tas ir labi, vai tas ir slikti, bet savā laikā BASF bija ļoti populāra firma, kompānija, kas ražoja gan lentas, gan kasetes, un ko vēl viņi nav ražojuši. Man jābūt kaut kur arī BASF kasetei. Šeit ir viena no BASF kasetēm, bet kur pati iekšiņa neviens to nezina. Es paskatīšos, varbūt kaut kur playeri iebāsta. Redz, viņš arī automātiski apstājās. Šeit ir tā BASF kasete. Arī jauna īstenībā, kā jauna, nav ražota mūsdienās, bet jauns stoks, un es viņu nopirku un ierakstu iekšā mūziku, lai paskatītos, kā tas viss skan. Bet mēs turpināsim tālāk. Es tūlīt nomainīšu spoles un pastāstīšu vairāk. Tā, spoles ir uzliktas, vai lenta ir uzlikta šī RTM. Redz, viņi ir maziņā 5 inču, un šī ir take-up spule, ir 7 inču. Un īstenībā šī mazā 5 inču spole jauna maksāja 26-25 mārciņas, diezgan dārgas. Var veco stoku jaunas poles var nopirkt īstenībā eBayā lētāk nekā šo. Un skaņas ziņā, kvalitātes ziņā, viņa ir diezgan laba. Un es šeit ierakstīju latviešu gabalus, cerams, YouTube nestresos par to, par latviešu gabaliem, ko es izdarīšu, es patīšu mazliet uz priekšu. Arī šajā ierakstīts stereo, abi kanāli, un uz 19 centimetriem es ierakstīju, tā kā uz pašu ātrāko. Un tad paklausīsimies, kas mums tur ir. Vēl ko es gribēju pateikt, pirms es ieslēdzu jums, protams, ka YouTube'ā tā mūzika, kas ir ierakstīta tīpaši, ja runājot par latviešu vecajiem gabaliem, tad atšķirās kvalitāte ļoti. Pirmkārt, viņa jau kompresēta iekšā ir, jo YouTube izdara savu. Otrkārt, daudzas dziesmas ir ierakstītas kaut kur kaut kāds, un viņas nav pašā augstākā, teiksim tā, kvalitātē. Un tāpēc skaņa atšķirās. Tā patīsim tālāk. Pašam vairs no auto priekā, daudz kas pāri neklāvīja. La 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 la.
šīs vēl ir ok. Man ir kaut kur, varbūt pie beigām, laikam bija kaut kāds gabals, kas, cik es sapratu, bija ielikts iekšā YouTube'ā jau ierakstīts no kaut kāda televizora, bet no kaut kādā vecā 90. gadu video, gan jau VHS uz kasetēm, video kasetēm, un tad viņš konvertēts un ielikts iekšā. Jo pirmkārt, video kvalitāte bija ļoti, ļoti slikta, un arī mūzika arī... Tieši šīs gabals arī ir Ildzīte Milzīte, arī ir ļoti sliktā kvalitāte jau YouTube. Un tāpēc es, kad pieslēdzu iekšā no šo un ierakstīju, es varu dzirdēt, varbūt jūs arī varat dzirdēt troksni fonā. Tas tipisks kasešu troksnis īstenībā. Nezinu, vai jums ir dzirdams tas viss, bet man noteikti tas viss ir dzirdams. Patīsim vēl tālāk, paskatīsimies, kas vēl tur ir. Es īstenībā jau piemirsu, ko es tur sarakstīju, bet es zinu, ka veci latviešu gabali tur ir fakts. Lai bez maskām dzīvojam, visiem likās tas kā murgs, un pats dzejnieks aizdomīgs, kas par labu maskējās. Jā, es arī nevaru slēgt baigi skaļi, jo mums vēl tur šeit ir baigais rīts Anglijā, tāpēc es baigi skaļi nevaru slēgt iekšā mūziku. Es ceru, ka jūs dzirdat kaut ko. Man jābūt kaut kur šeit vēl drusku mūsdienīgākām gabalam. Šīm, jā. Ko es vēl izdarīju, es atradu pagājušajā gadā ar mākslīgo intelektu, laikam, uztaisīto gabalu, un es viņu ierakstīju, esmu šeit arī kaut kur. Šīs, laikam, jā. Ko es gribu izdarīt, es gribu viņu attīt līdz galam, jo mēs izmantosim otru pusi. Varbūt tie, kas neatcerās, kā spoles likās savā laikā, tad es parādīšu jums šeit. Kas man patīk šim Sony, viņam ir šie, ar kuriem piespiež to spoli, un tā spole stāv un nekrīt, jo man ir viens no
vecajiem, ko es daru. Es tagad ar vienu roku es mēģināšu, ar divām, mēģināšu viņu uzlikt, lai jums arī netraucētu. Jā. Man ir vecie Sony arī, maziņie, tas bija laikam TC280, viņam vēl ir šie, kas tur, bet man ir vēl TC252, ja nešaubos. Tam jau nav šo, nav bijis viņu. Viņam likās tādas gumijas uzgaļi, lai turētu uz poles, tāpēc, ja tu uzliec to magnetofonu, tādā vertikāls, viņš sanāk, stāvošo, nevis guļošo variantu, tad viņam tās poles krīt nost, jo tās vecās gumijas, man viņu nav. Bet kas uzlikās, viņas izkalst ar laiku, jo viņas ir vecas, un tad viņas tur nestāv vairāk. Un es, kad nopirku to, viņam nebija, un tāpēc es nevaru viņu tā stāvošo turēt, viņam jāguļ. Bet tas tā, bet šiem ir šie, un vairāk vai mazāk, kad tu pērst, jāskatās, lai viņas nav sabojātas, jo, protams, ir salauztas un vispārējais. Un runājot par visām šīm detaļām, ko es skatījos eBayā un tā tālāk, daudzi nepārdot viņus tā, bet var nopirkt kaut ko un ļoti dārgi. Jo man ir jāsalabo vēl daži mani tie iepriekšējie modeļi, laikam TC280, viņam ir tāds pressure pads šeit uz ierakstīšanas, bet dzēšanas galvas, un viņš piespiež to lentu klāt. Bet viņš nepiespiež viņu ļoti pareizi, un tāpēc pazūd tie augstie toņi, un viņš tāds, dobi tāda skaņa, kā mucā skan. Un, kad tur pirkstu piespiet uz tā pressure pad, tad viņš, teiksim tā, uzlabo skaņu, un skaņa ir ok. Tā kā tur jāmaina tas un jāatrod, kur viņu nopirkt, vai kaut ko uztaisīt pašam, uzlikt tur, lai viņš piespiež to lentu. Tā kā tur jāsalabo tās, bet tā viņš ejošais ir, es viņu visu iztīrīju arī un uzliku viņam arī jaunu kondensātoru, visu sasmērēju, iztīrīju veco smēri, kas bija sakaltusi un iesmērēju ar jauno un iepūtu, protams, visur kontaktklinerus. Tātad, beigšu runāt, par vecajiem magiem. Spole ir uzlikta, ko es izdarīšu tagad? Es atradīšu tagad kādu minidisku, laikam pieslēgšu klāt, un tad parādīšu, kā ieraksta viņš. Tā, viss sagatavots. Šeit var redzēt, kā ir piespiest rekord, jeb ierakstīšana. Abi divi sarkani indikātori ir ieslēgti iekšā, šeit ir play, un šeit mums ir pauze. Tā kā viņš ir gatavs rakstīšanai. Izmantosim šodien šo veco labo Aivas playeri, minidisku playeri. Viņš man šeit jau uz pauzītes ir. Ko es gribu pateikt pirms ierakstu? Šeit Sony, es arī minēju iepriekšējā video, viņam ir divas pogas, slēdži, kreisais un labais, un šeit ir source un šeit ir tapes. Tātad, ja es tagad uzspiedīšu play uz minidiska, un ja šie nolaistu uz tape, tad es neko nedzirdēšu, kamēr es nesākšu rakstīt. Bet ja es paceļu uz augšu uz source, un es piespiežu play, tad es dzirdēšu, piemēram, es parādīšu. Redz, skan mūzika, un ja es nolaižu, tad neskan. Iepauzēsim atpakaļ. Un kas jādara tagad man, lai sāktu rakstīt, man jāatspiež pauze. Es atspiedīšu pauzi un atspiedīšu pauzi arī šeit. Un viņš sāk rakstīt. Šo es nolikšu šeit, lai viņš tur stāv. Un viņš tagad ieraksta mums, Un es tagad dzirdu īsto skaņu, kas nāk no minidiskā iekšā. Bet es nevaru dzirdēt ierakstu. Jo līdz ierakstam vēl ir laiciņš. Paskatīsimies, lai viņš sāk normāli skanēt, un visi šie VU indikātori sāk lēkāt, lai es dzirdu. Jo viņš ir diezgan klusi šobrīd. Pati mūzika ir diezgan klusa, jo man var redzēt, labo kanāls viņš lēkā vairāk, kreisais mazāk mazliet. Ko var izdarīt? Var paregulēt.
redz, tur ir kaut kādi trokšņīši vēl, kad es grozu, jāiztīra normāli viss. Ok, ja mēs gribam dzirdēt, kā viņš ieraksta, tad nolaižam uz apakšu uz teipu, un tas ir ieraksts, jo tagad trešā galva atskaņo. Ko es izdarīšu? Es uzspiedīšu šeit uz pastiprinātāju mute, tad viņš nolaiž drusku to skaļumu, bet ieraksta viņš visu ok. Lai es varētu runāt. Tā kā jā, lai monitorētu ierakstu, tā trešā galva ļoti palīdz un var dzirdēt uzreiz to kvalitāti, kādā viņš ieraksta to mūziku. Un man tas baigi patīk šajos, jo iepriekšējos modeļos, kas man ir, viņiem nav šīs funkcijas, kas ļauj monitorēt, jo viņiem ir tikai 2 galvas dzēšanas un ierakstīšanas, bet šim ir 3. Tāpēc tu vari reālajā laikā dzirdēt, kā ieraksta uz tavas lentas, un ja tev ir izmantota lenta vairākus gadus un vecāk, kā piemēram tie basus, ko es rādīju, ja, kas ir 60 gan jau gadu vecas, tad var dzirdēt, kā viņš ierakstīs. Un ja tu sāc rakstīt, tad tu uzreiz paklausies, kā viņš ieraksta, un ja skaņa nav laba, tad nozīmē, ka varbūt jāiztīra galvas, varbūt tur kaut kas jāregulē, bet manā gadījumā viņš ierakstā diezgan ok, jo es generēju frekvenciju, neatceros 2 kHz vai kaut kas tam līdzīgs, un tad es regulēju VU meterus, ja, pēc skaļuma un rakstu iekšā, un kad viņš atskaņoja man atpakaļ ierakstu, tad viņš vairāk vai mazāk bija tur, kur viņam bija jābūt. Tāda kā kalibrācija savā ziņā bija. Es gribēju pārbaudīt vienkārši ātri, jo es pie galvām nelienu, es negribu mainīt tur ne azimūtu, neko. Viņas kā ir oriģināli uzliktas tā, lai stāv, jo es neesmu tik ļoti, teiksim tā, profesionāli šajā ziņā, lai tur līstu, tur jābūt tiem cilvēkiem, kuri zina, ko viņi dara. Es, piemēram, nezinu, kā atregulēt, tur vajadzīgas speciālas lentas, un tur jātestē un jāskatās, cik tur kas iet, kur. Tas tā, bet, ierakstā viņš tā. Paklausamies vēl, tas ir ieraksts. Redz, kad es sākumā liku rakstīt, kad es grozīju šos, un šīs kreisais kanāls, tur nāca trokšķi no tumbām, kad es pagriezu to skaļumu skaļāk. To nevajadzētu darīt, kad rakstīju. Es vienkārši, tā zinātnes vārda parādīju šajā video. To jau uzreiz visu vajag atregulēt pirms ierakstīšanas. Jo es saku, manā gadījumā šos vēl jāpatīra grozējumos, ja tur jāiesmidzina gan jau vairāk tas šķidrums vai vispār jāizjauc viņi un jāsalabo. Tāpēc es saku, es neieteiktu to darīt, kad jau ieraksti. Bet tas mums ir tests, un es noteikti pārrakstīšu šo lentes pusi vienalga. Un tāpēc tas troksnītis nav problēma, bet ja es atskaņošu tagad, patīkšu atpakaļ, noteikti varēs dzirdēt to troksni. Paklausīsimies vēlreiz. Tā, es tagad apstādināju minidisku, un redz, viņš vēl joprojām raksta, bet viņš raksta klusumu. Mēs dzirdam klusumu, jo viņš raksta klusumu, ja es paceļu uz augšu, tas ir source, nekas neiet iekšā, tāpēc arī klusums atskaņojas. Ja es paņemšu mikrofonu un mēģināšu jums pielikt viņu tumbām, labi, man tumbas mazliet atregulētas uz basiņiem tādiem, bet mēģināšu to skaļumu.
Redz, var dzirdēt tos trokšņus, kad uzgriež skaļumu, bet, tas normāli. Tūties attīšu drusku no sākuma un paklausīsimies ierakstu. Tagad, saku, viss ir atslēgts, uz apakšu stāv uz teipu, tagad viņš skanēs atskaņos pašu ierakstu. Tā, lai nepratītu par daudz. Tā, es domāju, ka jūs dzirdējat to troksni, kad, no tumbām, no kreisās tumbas, kad es grozīju to skaļumu, jo es saku, tur kaut kur tur nav kontakts labs. Bet tā nav problēma, ja visu atregulē pirms ierakstīšanas, tad viņš ieraksta diezgan labi, un tā nav problēma. Tur viņš arī apstāsies automātiski, kas man patīk, bremzes strādā ok, un ja jūs atceraties iepriekšējo video, kur es teicu, ka tur ir kaut kāds troksnis un nevaru saprast, no kurienes tas troksnis nāk. Un es sapratu vēlāk, jau pēc tā, kad es ierakstīju video un apskatījos visu, tur ir bremzes. Šai spolei, šai pusē bremzes, viņam ir atkal nodelis tas felts saucamais, vai kādu materiālu tur izmantoja, lai tās bremzes strādātu, un tur nav vairāk viņa, un tad, kad viņš izslēdzās, spole, protams, griežās ar inercijā un bremzes uzspiežās, tur jau nav kam nobremzēt, un tāpēc viņš tā notrina to pa virsu, to spoli, viņš apstājas tikai pēc laiciņa, un tāpēc radās tā skaņa. Tur atkal saku, jāmēģina, jāatrod kaut kādas detaļas viņam, lai salabotu, vai to materiālu, kuru var uzlīmēt. Kaut gan es skatījos internetā un tur fórumos un visur, kur runā par šiem reels magnetofoniem, ir grūti atrast kaut ko izmantoja iepriekš, tā ka tur vajag improvizēt ar tiem materiāliem. Bet, es saku, tas ir nākošais projekts, un es kādreiz tikšu klāt tam magnetofonam, un kādreiz arī mēģināšu viņu arī sataisīt. Iespējams, kaut kā tuvākā nākotnē redzēsim, kā būs ar laikiem, jo es teicu arī, ka ļoti daudz visādu projektu, pie kuriem jāstrādā, kurus jālabo, un lai es, piemēram, tiktu pie video un ierakstītu video, man vēl jāpastrādā pie daudzām lietām. Un nākošajā video man vēl joprojām jāturpina minidisku sērijas, pirmā tika, teiksim tā, ielikta jau YouTube, bet vēl ir pāris plānotas, un tas būs noteikti kaut kā pēc šī lenšu magnetofona, un tad es arī gribu turpināt ar lentēm gan jau un parādīt arī citus modeļus, kas man ir un kā viņi skan, bet es saku, pie tiem vēl jāpastrādā mazliet. Bet ceru, ka jums patika šis video, ceru daudz atcerējās, kā bija agrāk, kad klausījās šīs lentes mājās, un tas bija viens no, teiksim tā, magnetofoniem, kas bija ļoti populārs. Es nezinu, cik daudziem bija Sony vai kaut kāda Japāņu firmas, bet es atceros, manam tēvam bija padomju laiku magnetofoni, neatceros skaņas, kādas bija, skaņas, kā viņš skanēja, neatceros, bet es zinu, ka mēs ar brāli viņus visus izjaucam un salauzam, bet, diemžēl, mēs bijām maziņi vēl, bet tevam bija vairāki, un
mēs viņus salauzam, diemžēl. Bet jā, redzēsim, kā būs ar šo, vai mans mazais salauzīs vai ne, to mēs redzēsim, bet jā, tāda nostalģija, teiksim, tā atmiņas no bērnības, redzot šo lenču magnetofonu, un starp citu viņš arī ieraksta ļoti labi, ja salīdzinā ar kaseti, jā, ar maziņo kaseti, kura ieraksta, lēnāk, protams, tāpēc tur arī vairāk trokšņi ir, šīs ieraksta ātrāk, un šim ir mazāk trokšņu, un es pateiktu, pat īstenībā gandrīz nav atkarīgs, kā tu atregulē savu skaņas aparatūru un tā, bet viņš skan labi un man baigi patīk. Varbūt tie, kuri ieraksta kaut kādus radio raidījumus un izmanto mazo to ātrumu, varbūt tur ir vairāk drusku trokšņu, bet ja ieraksta kaut kādu mūziku, un uz pašā ātrākā, tad tur trokšņi nav gandrīz, teiksim tā. Bet jā, šie ir tie mazie Sony, jā, ir vēl arī lielāki ar 10 inču spolēm. Man nav vajadzības pēc tāda, kaut gan gribētos, ja es kādreiz atradīšu labu piedāvājumu, ja, pa labām cenām un ejošo un pēc izskatā arī laba stāvokli, tad varbūt es iegādāšos tādu, bet uz doto brīdi man nav vajadzības, jo man ir šie visi 4, ja, 2 TC377, 1 TC280 un 1 TC252. Kas īstenībā nāk ar tumbām, un to es parādīšu kaut kādā citā video arī. Tur nav nekas īstenībā īpašs, bet viņas, savā ziņā viņi ir visi unikāli un var arī pafilmēt un pastāstīt par viņiem kaut ko, cik daudz es zinu. Tā kā, ja tev ir tāds, vai bijis tāds, noteikti iekomentē, spiet like vai dislike, kuram kas, un pašēro, un tad tiekamies citā video. Paldies!